Labdien, televīzijas skatītāji! Mēs turpinām Latvijas Universitātes veidoto raidījumu ciklu Latvijas formula, kurā mēs meklējam atbildes uz jautājumu, kā Latvijā veidot un vairot veiksmes stāstus. Šīs dienas raidījuma tēma ir par valsts tehnoloģisko attīstību. Mans vārds ir Mārcis Auziņš, es esmu Latvijas Universitātes profesors un padomes priekšsēdētājs. Un šodien ar mani studijā ir 3 izcili eksperti. Sākšu no centra. Signa Bāliņa, Latvijas Universitātes profesore, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente un arī nesen izveidotā mākslīgā intelekta centra padomes priekšsēdētāja. Labvakar! Gatis Ozols, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos. Parasti ministrija nosaukumi ir gana sarežģīti. Un vienlaicīgi arī manas pieminētās mākslīgā intelekta centra padomes loceklis. Un Andrejs Vasiljevs, kompānijas Tilde, viens no dibinātājiem, un šobrīd arī padomes priekšsēdētājs, un arī mākslīgā intelekta centra padomes priekšsēdētāja vietnieks. Kā jūs, cienījamie televīzijas skatītāji, droši vien nojaušiet, tādēļ, ka visi mani viesi, un tas patiesībā nebija ar nolūku, bet tā ir sagadījies, ir mākslīgā intelekta centrā cilvēki, kas atbild par un domā par mākslīgā intelekta attīstību valstī, tad droši vien, ka šī būs viena no dominantēm mūsu šīs dienas sarunā. Bet, lai viņa būtu tādā zināmā kontekstā, es varbūt gribētu sākt ar tādu nedaudz plašāku ieskatu un sapratnes veidošanu par to, kas īsti tad ir mākslīgais intelekts. Jo šobrīd es domāju, ka cilvēku sabiedrībā, kas teiktu, ka viņi nav pamēģinājuši neko no mākslīgā intelekta rīkiem, ka tādu praktiski nav. Tādā pašā laikā ar to jautājums par to, ko mēs saprotam ar mākslīgo intelektu, droši vien ir ļoti atšķirīgs. Visbiežāk šodien mēs ar to saprotam šos te lielos valodu modeļus un dažādus rīkus kā ChatGPT un vēl virkne citu, bet patiesībā mākslīgais intelekts ir daudz kas vairāk. Lielākā daļa no mums droši vien, paņemot savus mobīlos telefonus, viņus atslēdz vaļā, tāpēc, ka mobilais telefons atpazīst mūsu sejas, attēls atpazīst. Andrejs vislabāk zina par to, cik lielā mērā mākslīgā intelekta rīki tiek izmantoti tulkošanas un dažādos šādos rīkos. Līdz ar to es gribētu jautāt jums, un varbūt tā kā tomēr nedaudz fokusējoties uz šīm pēdējā laika pielietojumiem. Mākslīgais intelekts, tehnoloģija, tā ir viena no kārtējām tehnoloģijām, kas ienāk mūsu dzīvē. Un ar kārtējām, es domāju, netik sen atpakaļ mums nebija nekādas saskarsmes ar globālo pozicionēšanās sistēmu. Tagad mēs domājam, ka kā bez viņas vispār ir iespējams dzīvot. Un vēl daudzi līdzīgi rīki, piemēram, mobilais telefons arī. Es vismaz piedaru pie tās paaudzes, kas atcerās, ka tas bija kaut kas absolūti neiedomājams un likās, ka pasaule totāli izmainīsies. Par mākslīgo intelektu mēs mūsdienās tad sakam, ka nē, šis ir kaut kas vēl daudz vairāk nekā šīs iepriekšējās tehnoloģijas un ka tas vēl daudz dramatiskāk izmainīs mūsu dzīvi. Tad kā ir? Un varbūt es sākšu ar Signi, kura pārstāv visu asociāciju, tā kā pārauga visu nozari. Kā no nozares skatu punktu? Tā ir kārtējā tehnoloģija vai tas kaut kas principiāli un dramatiski jauns? No nozares viedokļa, es domāju, ka tā ir tehnoloģija, es negribētu teikt kārtējā tehnoloģija, bet tā ir tehnoloģija, kas ļoti daudz ko maina. Tā ir tehnoloģija, kas maina to, kā pati nozare strādā, jo ļoti daudz mēs arī nozarē radām jaunus rīkus, izmantojot šo mākslīgo intelektu gan programmatūras testēšanā, gan arī koda rakstīšanā un daudz kur citur. Un man šķiet, ka šī ir tehnoloģija, tā sajūta ir tāda, ka mēs visu laiku, mums tas laiks un tā informācijas aprita un informācijas apmaiņa paliek ar vien straujāk. Un mākslīgais intelekts ir tas, kas mums ar
ļoti, ļoti daudz ko tur palīdzēt. Un pareizi, kā tu, Mārcis, teici, mākslīgais intelekts, jā, mēs tagad saprotam, daudziem asociēs tikai ar ChatGPT, bet tas jau tā nav. Mākslīgais intelekts, tās ir visas mūsu maņas. Tā ir redze, tā ir dzirde, tā ir runa, tā ir sapratne par lietām. Un nevelti arī tūlīt šajās dienās ir izveidots jaunais Eiropas digitālo prasmu ietvars, kur pirmo reizi faktiski šīs zināšanas par mākslīgo intelektu ir viena no pamatkomponentēm, kas ir katram cilvēkam jāzina. Tāpat kā kiberdrošība. Ja mēs runājam par digitāli pratīgu cilvēku mūsdienās, tas nozīmē, ka viņam ir jāsaprot, ko tad tas mākslīgais intelekts nozīmē, ja, kā mēs varam sevi pasargāt, un tas ir kaut kas principiāli jauns. Tā kā es teiktu, ka tā ir tehnoloģija, kas ir jau mainījusi un viennozīmīgi mainīs mūsu dzīvi, mūsu ikdienu, ja to, kā arī IT nozare strādā un kā mēs darbojamies. Gati, par valsts pārvaldi domājot, vai tas dramatiski ietekmēs to, kā valsts pārvalde tiek realizēta, vai tas būs vienkārši viens palīgi rīks cilvēkiem, kas realizē politiku sabiedrībā? Es domāju, ka mums jāstāsta, protams, tādā laika nogriežņos, un tad mēs skatāmies katrā laika nogrieznī. Tā ietekme būs atšķirīga, un tās iespējas izplatīsies nevienmērīgi, bet viņas ir ar augstu potenciālu, jo mēs to sākotnējo jautājumu, šī ir vispārējā pielietojuma tehnoloģija tādā ziņā, ka viņa ir atšķirīga varbūt ar to, ka viņa spēj strādāt daudzās vārds modalitātēs. Ja mēs varam šo tehnoloģiju gan kontrolēt drošību uz ceļiem, gan mēs varam analizēt tekstus, gan mēs varam vēl, atklāt insultu, teiksim tā, priekšvēstnešus, ko Latvijā dara. Un tad kaut kādā brīdī šīs tehnoloģijas atšķirība ir tā, ka viņai ir no citām tehnoloģijām varbūt tā, ka viņai ir spēja arī pašai sevi pilnveidot. Ja? Viņai spēja būt arī kaut kādā savā ziņā arī pastāvīgai. Un, ja mēs skatāmies uz to valsts pārvaldi, tad šobrīd mēs, protams, viņu vairāk izmantojam tajā bāzes līmenī, kas ir tāds atbalsta instruments, kur sākotnēji to izmantoja varbūt darbinieki sava personīgā darba atvieglošanai. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ka arvien vairāk jau organizācijas tādā iestādes mērogā sāk ieviest, lai atvieglotu, teiksim, vēstuļu šķirošanu, automatizēšanu, tekstu analīzi vai to analītisko darbu, kas ir valsts pārvaldē jādara, tad arvien vairāk šis ienāk jau tādā organizācijas ietvaros. Mēs skatāmies statistiski, tad aptuveni virs 90% ministriju saka, kad izmanto mākslīgo intelektu, bet vidēji valsts pārvaldē tas ir ap 70% iestāžu šobrīd izmanto dažādas mākslīgā intelekta risinājumus. Andrej, ja mēs skatāmies no biznesa viedokļa, lasot dažādus un, man liekas, gana respektablus biznesa žurnālus, mēs nereti pēdējos mēnešos noteikti dzirdam, ka iespējams, ka šeit ir izveidojies tāds noteikts biznesa burbulis. Ka ja 24. gadā investori mākslīgā intelekta risinājumos ieguldīja, ja es nekļūdos, $250 miljardus, tad šogad tas jau pārsniedz triljonu. Un ka tas ir viens no viedokļiem, un protams, nevienīgais, ka šo atpelnīt ir maz cerību. Un vai rezultātā neveidojās kaut kas līdzīgs, kā bija ar dotcom kompānijām? Daži cilvēki varbūt to vēl atcerās 90. gadu beigās, kad patiesībā kādā brīdī tas radīja nevis problēmas ne tikai tehnoloģijai, ne tikai nozarei, bet radīja patiesībā finansiālas problēmas, kā lai to saka, finanšu industrijai kopumā. Vai mums draud kaut kas tāds, vai viss ir kārtībā? Kā ar visām tādām jaunām pārsteidzošām lietām un mākslīgais intelekts tanī brīdī, kad visiem kļuva pieejams ChatGPT formā 22. gada nogalē, tiešām ļoti daudz pārsteidza un radīja ļoti lielas gaidas, kādas iespējas, kādas jaunas biznesa iespējas tas pavērs. Un tāpēc tur ir milzu investīcijas ieguldīts, un šīs gaidas parasti arī ir pārspīlētas īstermiņā. Jo īstermiņā vienmēr liekas, ka tās pārmaiņas notiks ātrāk.
Taču ilgtermiņa ietekme mākslīgam intelektam ir nenoliedzama. Un šeit mēs saskarsimies ar tādu tirgus korekciju. Ja īstermiņā šīs investīcijas ir ļoti lielas un tiek ieguldīti triljoni, un tiek ieguldīti skaitļošanas infrastruktūrā un lielajos modeļos, un šīs investīcijas īstermiņā atpelnīt nebūs iespējams, un kāda tirgus korekcija noteikti notiks. Taču tas nenozīmē, ka ilgtermiņā mākslīgais intelekts būtiski neietekmēs faktiski visas tautsaimniecības nozares. Tātad mums ir jārēķinās ar to, ka kādā brīdī šīs kāda zināma krīze šai jomā notiks, bet līdzīgi kā ar to veco burbuli pieminēto 90. gadu beigās, tas burbulis pārsprāga, taču ļoti daudzi jauni interneta servisi, interneta pakalpojumi un vispār mēs bez interneta risinājumiem dzīvot nevaram mūsdienās pasauli apstātos, ja nebūtu interneta iespējas. Tāpat būs arī visdrīzāk ar mākslīgo intelektu. Pieķeroties tam, ko Andrejs teica, ka biznesa iespējas, acīm redzot, būs ļoti lielas. Šobrīd jau ir un būs ļoti liels arī nākošajos gados. Šajos biznesos šobrīd iegulda pasaules lielākās kompānijas. Elons Musks, Google un sarakstu varētu turpināt Microsoft un visas pārējās. Iegulda triljonus, kā mēs saprotam. Tad es varbūt jautāšu Signei, atkal skatoties uz industriju kopā. Latvijas informācijas tehnoloģija industrija droši vien arī šeit gribētu piedalīties šajā procesā, ja grib piedalīties procesā un iegūt arī kaut kādu savu biznesa labumu no šī visa. Kur ir tas mūsu kaut kāds konkurences, kaut kādas priekšrocības, jo mēs saprotam, ka lai arī mums ir ļoti spēcīga informācijas tehnoloģija industrija Latvijā, bet konkurēt ar Google un Elonu Musku vai Microsoft droši vien ir diezgan problemātiski. Kur ir tā niša, kur ir tas, kur mēs varam teikt, šis ir mums unikāls. Šo tā kā mēs attīstīsim un tie lielie varbūt pat nepamanīs, bet mēs iegūsim savu labumu. Es domāju, ka tieši tā, kā tu saki, kur ir tā mūsu niša, jo tie triljoni, kas globāli tiek ieguldīti, mums šajā tirgū tādas naudas nav. Un es teiktu, ka mums ir tā niša jau. Un viens nišas spēlētājs sēž man līdzās. Tie ir valodu modeļi, tie ir mazo valodu modeļi, tā ir latviešu valoda un viss, kas ar to ir saistīts. Un tā ir tā mūsu niša, kur Tilde un arī Latvijas Universitātes Matemātikas institūta pētnieki ir strādājuši gadiem un kopuši mūsu valodu, lai mūsu valoda arī šajā mākslīgā intelekta laikmetā būtu pilnvērtīga, ja, un mums būtu mūsu latviešu valodas šie modeļi. Otra niša, kur arī mēs esam ilgus gadus Latvijā strādājuši un kur arī tu pats strādā, tās ir kvantu tehnoloģijas. Un tā ir otra mūsu niša, kas ir kvantu skaitļošana, kas ir šie kvantu sensori, kas ir šie drošie kvantu tīkli. Un skatoties pašreizējo situāciju, kā arī šo pašreizējo ģeopolitisko situāciju, kādā mēs esam, tad vēl viena joma, kur nozare jau darbojās un turpinās darboties, tā ir aizsardzība. Tā ir aizsardzība, tad tie ir gan droši kvantu tīkli, gan droša šifrēšana un šī sadarbība un šī vajadzība, kāda mums ir, lai būtu pirmkārt šī datu drošība, tīkla drošība, otrkārt, lai arī radītu šos drošos risinājumus un lai radītu risinājumus drošībai. Es teiktu, ka tās ir tās mūsu nišas, kurās mēs esam spēcīgi, kur mums ir veidojusies šī sadarbība gadiem starp industriju un pētniecību, un tās ir tās jomas, kur mēs esam radījuši un kur mēs radīsim jaunas un labas iespējas. Ja? Jo tukšā vietā nekas nerodās. Tev ir jābūt tam darbam, kas ir ieguldīts pirms tam, un tad vienā brīdī tā tehnoloģija aiziet, tas risinājums aiziet un tās iespējas parādās. Ja?
Tā kā es teiktu, ka mums ir ļoti labas iestrādnes, un tās ir tās jomas, kuras es redzu. Mums, protams, arī ir daudzās citās jomās. Mums ir lieliski risinājumi medicīnā, un medicīna ir viena no tām jomām, kur arī šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas ļoti mainīs medicīnu un jau maina medicīnu. Tā kā tā būtu mana atbilde. Jā, tūlīt mēs pie tā pievērsīsimies, kā valsts uz šo skatās, vai valsts pārvalde. Bet pat cik tika pieminēta Tilde, un droši vien, ka nav daudz televīzijas skatītāji, kas Tildes rīkus vienā vai citā veidā neizmanto. Visi tie, kas kaut ko raksta uz datoru vai protams, šīs tulkošanas programmas. Kā Tilde un kā tava kompānija jūtās šī situācijā? Vai ir sajūta, ka tik daudz spēka pēkšņi parādās industrijā, ka to konkurenci ir grūti turēt, vai ir sajūta, ka tā niša ir droša un šeit ir daudz ko darīt? Tehnoloģija vide tik ātri attīstās, ka tāda pilna drošība tur nav nekad, bet mākslīgais intelekts paver ļoti daudzas iespējas. Un šeit tas, ka mēs esam salīdzinoši maza valsts un arī mūsu uzņēmums nav liels, var būt arī mūsu priekšrocība. Jo mēs varam fokusēties uz tām jomām, kas varbūt nav interesants lielajiem spēlētājiem. Un, piemēram, Eiropas valodas. Eiropā ir 24 oficiālās valodas un ap 60 dažādas valodas tiek plaši lietotas. Un pat tādas valodas kā vācu un franču nejūtās omulīgi šajā mākslīgā intelekta pasaulē, jo viņu dati tajos modeļos, un šīs valodas ir pārstāvētas tikai ar dažiem procentiem. Mūsu latviešu valoda tur ir pārstāvēta ar 0,04% šajos modeļos. Vienkārši pasaulē ir tik daudz datu angļu valodā, ka pārējā valodu dati ir maza daļiņa. Taču šie mākslīgā intelekta risinājumi ir tikpat svarīgi latviešiem, lietuviešiem, slovēņiem, horvātiem, kā tie ir būtiski angliski runājošajiem. Un tā ir mūsu misija un mūsu loma veidot gudrus un jaudīgus mākslīgā intelekta risinājumus šīm dažādajām valodām, ne tikai latviešu, bet arī citām valodām. Un tieši fokusējoties un zinot mūsu valodu īpatnības, mēs varam uztaisīt ne sliktākus, bet brīžiem pat labākus risinājumus kā lielie spēlētāji ar savām miljardu investīcijām. Es gribētu šo pavisam nedaudz vēl tomēr paturpināt. Priekš manis savā laikā bija tāds zināms pārsteigums, ka visās Eiropas komisijas institūcijās, kur tulkošana notiek nepārtraukti, un sinhronā tulkošana, ka tulkošana nekad nenotiek, piemēram, no vācu uz latviešu vai no franču uz latviešu. Viss notiek ar angļu valodu. No latviešu uz angļu, no angļu uz vācu vai pretējā virzienā. Vai šie risinājumi varētu... Un mēs saprotam, ka katrs nākošais solis precizitāti droši vien samazina. Daudzreiz pārtulkojot vienu un to pašu, beigās var iznākt kaut kas cits. Vai šeit varētu būt kādā brīdī situācijas, ka mēs tomēr sāksim tulkot tieši starp visām Eiropas valodām? Jā, tā ir šo lielo mākslīgā intelekta modeļu priekšrocība, ka šajos modeļos ir apvienotas daudzas valodas. Un, teiksim, mēs savā modelī, atvērtajā modelī Tilde Open, esam iekļāvuši visas Eiropas valodas, 36 valodas kopumā ir mūsu modelī. Un tas ļauj tulkot un saprasties pat taisno starp valodām, neizmantojot starpnieku valodu. Un par pielietojumu iespējām labs piemērs ir, mēs tagad arī savu tulkošanas sistēmu nodrošinam UNESCO, un šī milzīgajā organizācijā ir liels tulkotāju birojs, un arī nelielās sanāksmēs viņiem ir jāalgo dārgi tulki, lai nodrošinātu tulkošanu tikai 5 valodās, un pārējās valodās netiek tulkošana nodrošināta. Vienkārši nav to cilvēku tulku, un tās nav oficiālās ANO valodas. Tagad ar šo mākslīgā intelekta sistēmu jebkurš dalībnieks sapulcē var brīvi izteikties un pilnvērtīgi piedalīties arī savā valodā. Un gan UNESCO, kā globālā zinātnes un kultūras organizācijā, tas ir īpaši svarīgi, gan arī Eiropas Savienībā, kur ir šī deklarētā valodu līdztiesība, un mākslīgais intelekts ļauj šo deklarāciju pārvērst par dzīves īstenību. Gati, no valsts pārvaldes skatu punkta.
kā viss šis izskatās kopā. Un vai valstī šeit vajadzētu kaut kā īpaši, investēt šī, vai biznesam jāļauj attīstīties? Noteikti, viens ir biznesam jāļauj noteikti ar attīstīties, tā ir pirmā tēze, bet valstī noteikti arī ir jāpiedalās. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma par tām lielajām investīcijām, ir skaidrs, ka šobrīd lielās investīcijas notiek tur, kur rodās pamati, tehnoloģijās. Šobrīd lielie spēlētāji investē pamata tehnoloģijās, skaitļošanas spējās, lielo valodu modeļu izstrādē. Un tālāk jau tā mūsu visdrīzāk pēc tam tas, kā mēs šīs tehnoloģijas ieviešam tajās mūsu nozarēs, sektoros, tā sektora transformācija caur tā tehnoloģijām, tā, manuprāt, ir tā lielākā pievienotā vērtība, kur mēs varam kā Latvija spēlēt, kur var tā valsts pārvalde spēlēt. Tajā cīņā mēs līdzvērtīgi nebūsim. Mēs varam tajā cīņā piedalīties, esot dalībnieki Eiropas Savienībā. Tādēļ arī valstīm ir būtiski, arī šobrīd viena no lietām, ko mēs risinām, ir, kā Latvija var kļūt par dalībnieku šo te lielo skaitļošanas spēju attīstībā, kas ir plānot arī Eiropas Savienībā, izveidojot šos te gigarūpnīcas vai skaitļošanas centrus, 4 līdz 5, kur katrs maksā sākot no kā 2 miljārdi eiro. Tā sākotnējā cena. Tas ir tas veids, kā mēs varam tajā iekļauties. Bet pēc tam jau tā mūsu specializācija, manuprāt, ir tas, ka mēs varam šos tehnoloģiju pielietot, lai tiešām mainītu to medicīnu, mainītu to izglītību. Un tur es redzu, ka svarīgi ir gan šī mūsu uzņēmuma spēja strādāt inovatīvi, radoši un personalizēti. Jo mēs esam runājuši ar Latvijas uzņēmumiem par tiem, kaut vai par šiem pašiem uzņēmumiem, kas veidojuši šos insulta atpazīšanas programmatūru. To veido arī lielās kompānijas, bet lielās kompānijas to veido balstoties uz to, ka viņi savāc ļoti, ļoti daudz datus, tad viņus apstrādā un tad veido šo te modeli. Pieņemot, ka tajos datos ir gan labi, gan pareizi, gan nepareizi, piemēri. Savukārt mēs varam specializēties noalgojot, piemēram, 2 ārstus, kas rūpīgi katru pārbaudu, veido šādu izlasi, ļoti kvalitatīvu datu kopu, un no daudz mazākiem datiem mēs varam izveidot daudz kvalitatīvāku modeli. Un tā ir tā mūsu priekšrocība ar to mūsu izmēru un spējām, kas attiecās no valsts puses. Manuprāt, tur ir jādara tas, ka mums ir jāpalīdz uzņēmējiem un jāatbalsta viņi šajā ceļā, eksperimentēt, pārbaudīt, testēt šos risinājumus, pirms viņus nodot sabiedrībai. Šeit mēs runājam par šīm speciālajām regulatīvajām vidēm, kur drošā sabiedrībai uzticamā veidā, kontrolētā vidē uzņēmējs var to savu risinājumu pārbaudīt, ierobežot apjomā, konstatēt, ka viņš ir kvalitatīvs un tālāk jau var viņi iet uz tirgu. Es domāju, ka tā ir tā valsts galvenā loma, atvieglot šo te procesu, vienlaikus nodrošinājot šos te drošības ietvaru, lai tas būtu sabiedrībai uzticamā un drošā veidā. Paldies, kolēģi! Diemžēl mums jādodās reklāmas pauzē, bet pēc īsa brīža mēs turpināsim.